Turpinām ar citiem tematiem. Izglītības ministrijas ierēdņi sākuši darbu pie skolotāju prasību izpildes. Tiek gatavots jauns atalgojuma modelis. No ministrijas puses izskan arī solījumi tuvākajā laikā apmaksāt visus skolotāju padarītos darbus, ieskaitot gatavošanos stundām un darba ar audzēkņu vecākiem. Tomēr pedagogi no protestu rīkošanas nav gatavi atteikties, stāsta Gunts Meisters. Jau pirmdien Rīgā ieradīsies aptuveni 5000 pedagogu. Skolotāju protesti notiks vairākās vietās un noslēgsies šeit Doma laukumā ar skaļu mītiņu. Skolotāju valdība izvirzījuši 4 prasības. Jāievieš jauns atalgojuma modelis, izdienas pensijas, pakāpeniski jāpalielina atalgojums un jāapmaksā visi padarītie darbi, tostarp dežūras, darbu e-vidē, metodisko darbu, skolēnu sagatavošanu startām mācību olimpiādēs un gatavošanos stundām. Prasības saprotamas un izglītības ministrija vismaz 2 principā ir tuvu atrisinājumam. Izglītības ministre Ina Druvieta pēc tikšanās ar skolotāju ārotbiedrības vadītāju un premjeri uzsvēra, ka ir uzsākts darbs pie skolotāju prasību izpildes. Piekrītam arotbiedrības prasībām par to, ka pedagogiem jāapmaksā visi veicamie darbi, un uz to mēs tiecamies, bet galvenais mehānisms, kā to izdarīt, būs jauns pedagogu darba samaksas modelis, pie kā strādājam, un kura pirmās aprises būs iezīmētas šī gada māja beigās. Skolotāju ārotbiedrības vadītāji norādīja, ka joprojām saglabājas daudz neskaidrību. Nav saprotams, vai finanšu ministrija skaita skolotāju naudu 2015. gadam pēc pat labāk spēkā esošā modeļa nauda seko skolēnam, vai arī pēc jaunas sistēmas, kas pakārtota finansējumam. Ir ieskicēti jautājumi, kas risinās, bet mūsu pamatprasībām skaidru virzību šajā brīdī nav. Līdz ar to mēs tātad 12. maijā beidojam šo akciju un mītiņu Doma laukumā. Pirmdien ar uzrunām mītiņā plāno uzstāties arī premjere un nozares ministre. Abas skaidros valdības turpmākos soļus skolotāju prasību izpildēji. Gunts Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Ministru krēslos šodien sēdās